Atceramies dišķibeli vai lielo finanšu krīzi, kur daudz palika bez līdzekļiem, banku konti bija slēgti. Un, vienīgais veids, kā viņiem izdzīvot, bija aiziet ēnu ekonomikā. Un no kopējā labuma viedokļa, kas ir labāk? Vai viņi tajā ēnu ekonomikā, viņi pelna, viņi nav nasta valstī, viņiem nav atkarību problēmas, viņiem nav visas citas problēmas, kas rodās, kad cilvēkam atņem jebkādus iztikas līdzekļus, kas īstenībā, ja par totalitārismu runājam, tad tas ir sliktāk nekā romiešu vergam. Šis status, ko ir iespējams cilvēkam, kurā viņi ir iespējams iedzīt ar mūsdienu tehnoloģijām, kā jau šeit minēja, atņemot jebkādu norēķināšanās iespēju. Tātad, droši vien labāk, lai jau ir tajā ēnu ekonomikā, nav nasta valstī un nodokļus jau nomaksās tieši tā caur patēriņu nodokļiem un vismaz valstī kaut kas atgriežās. Un pēc tam jau cilvēki jau grib legāli strādāt. Neviens negrib strādāt ēnu ekonomikā.